pastāst, lūdzu, kas tad ir tās galvenās lietas, kāpēc tu vērsies pie manīm? Es pieteicos tad, kad es jau biju pārmaiņu sākumā, jau zināju, kad es tieši projām no darba, zināju savu esošo situāciju, bet ļoti neapmierināja tas reālais gala iznākums. Vienmēr it kā liekas nolieku, bet nekad naudas nav. Šobrīd ir saprašana, kā rīkoties ar tiem ienākumiem, kas man ir šobrīd, saprast, kā viņus plānot arī neplānotos gadījumos, izvērtēt visus pirkumus, saprast un arī atļauties sev kaut ko vairāk, jo vienmēr liekas, taču tas jau var pagaidīt, tas vēl kaut kas, tā teikt, ir krietni samazinājušies impulsu pirkumi, bet tajā pašā laikā es saprotu, ka tas, ko es esmu iemācījusies, laikus plānot, laikus izdomāt, vairs īstenībā nav tāda pārmetuma, kad es kaut kur iztērēju. Jā, viņš vien bija tā, ka nafig man to vajadzēja. Tagad es saprotu, man to vajadzēja. Ja tev ir negaidīti ienākumi, viņš var arī sadalīt un saprast jau, kurā vietā, kurā kontā tev vairāk to vajag un paredzēt jau tā kā nobīdes un, kā teikt, pārkārtot savas finanses esošai situācijai, jo arī mainās prioritātes, mainās dažādi uzdevumi. Pieņemsim, tagad bērns sāk iet uz fizioterapiju mēnesī 4 reizes par maksu. Bet labi, ka man ir veselības konts. Jā, tie neplānotie pirkumi, viņi kļūst paredzami. Podam vāks salūza, kas būs jānomaina. Tad mums beidzot izbeidzās leduskapis, kurš tiešām bija jānopērk uzreiz. Un ir tāda patīkama sajūta, ka tev ir tā tiem neparedzētiem gadījumiem nolikt summa, ir arī tas pats drošības spilvens, kas tev ir izveidojies, un ka tu zini, ka tev viss lūst un plīst, un tev reāli ir no kurienes paņemt. Un vēl ir viens ļoti liels plus, mēs tiešām esam sākuši veidot to uzkrājumu savam īpašumam, savai mājai, un šī gada laikā mums ir ar disciplīnu izdevies ļoti labu summu sakrāt. Es vairāk spaidu, es vairāk saskatu iespējas. Vēl es piekritu nākamajai iespējai tur, kur es gribētu iet. Jā, es saskatu pozitīvo. Es vairāk redzu, kur ir. Kā tev šķiet, kam tu varētu ieteikt šo programmu? Tas ir noderīgi jebkuram, pat tam, kam ir daudz naudas, saprast, kur viņi tiek likta un kā viņi tiek sakārtota. Jo, mēs tērējam tik, cik mums ir, un vienmēr beigās nav nekā. Manā skatījumā, labi, tu viņus var ieguldīt, var nopirkt māju, var nopirkt mašīnu vai vēl kaut ko, bet, ja tev šķiet, ka tev naudas makā nav naudas, tad šī programma tev palīdzēs saprast, kurā vietā tev tā nauda paliek. Un ka tev īstenībā nav tukšs maks, bet reāli makā stāv, vienkārši ir jāmāk sadalīt. Tas tāpat kā grāmatas var stāvēt čupā, un viņas var stāvēt plauktā. Tieši tāpat arī finanses var salikt, katrai vajadzībai var iedot savu plauktu, un tad, kad tev vajag, tad tu arī paņem no plaukta, īstā plaukta šīs te finanses. Man arī kolēģi jautāja, tad es teicu viennozīmīgi, Excels ir labs, bet Egija saliek labāk. Excelī tu redzi tikai kopējo šī brīža bildi, bet pēc sesijas ar tevi var ieraudzīt to, ko reāli vari sasniegt, pie kādas izmaiņas tu vari veikt,